Ir svētdiena, un mēs esam atbraukuši ciemos pie manas vecmāmiņas. Un šeit mēs pavadījām visu bērnību ar māsu. Un viņa mums teicās cienāt ar kafiju, vecmāmiņu. Maija Laura rakstīts. Mēs bijām tik priecīgs, ka tos vārdus uzrakstīt ar bērnībā. Kur ir mana mīma, kur ir Dada. Jo mīma parasti, kad es braucu projām kaut kur uz koncertiem vai kaut kur tālāk, kaut kur ceļojumā, tad mīma brauc pie manis uz Rīgu un skatījās suni. Auklēja Dadu. Te mums bija rakstām galds un te mums bija salīmēts viss, kas, ko tu var redzēt. Un tagad jau, bet tas viss ir palicis te tā arī. Kur Aija, viss ir Prodigy, viss ir gandrīz vai viss ir, labi, šitais ne Ārons Kārters te ir iemaldījies kaut kā, bet viss ir Prodigy vai kaut kur vēl Nirvana kaut. Kad rādīts, to mēs nerādām, mēs mīlam šo valsti. Tapetēs iepakots. Un kas? Mūzikas literatūra. Mūzikas pēc 7. Un Laura ir uzzīmējis, redz, tās sprādzītes šeit, jo man bija tāda moda tās sprādzītes spraust matos, šeit daudz saspraust. Es ne par ko to nepārdotu, to kafijas krūzi tāvējo. Braucam tālāk uz pa bērnības takām pastaigāt uz Lačplēšu parku. Šajā baznīcā es ļoti daudz dziedājis un spēlējis flautu. Un tad, kad man bija Ziemassvētku vakarā, kaut kad Ziemassvētku pasākumā jādzied, atceries, Laura, jūs nācāt ar draudzenēm pirmajā rindā nosēdās un man kaitināja un smīdināja, man bija grūti dziedāt. Kaut kas man jautāja tikko nesen, cik es ilgi esmu rīdziniece un vai es vispār sevi uzskatu par rīdzinieci. Un tad es tā sāku domāt, par ko es sevi uzskatu. Kur es esmu? Kur ir manas mājas? Latvija, jā. Mājas jau īstenībā ir tur, kur man ir labi ar maniem tuvajiem cilvēkiem. Tas var būt jebkurā pasaules malā. Galvenais, lai man ir mani cilvēki blakus. Es domāju, tas jau rada to mājas sajūtu visiem, jebkuram no mums, man šķiet. Un tur mums bija tajās katrā lodziņā, katrai savu mājiņu. Spēlējām princesēs. Jau iepriekš atvainojos es, tas nav zem kontroles, mūs visus vada DNS. Bet tad, kad tu saņem to no skatītājiem, to pirmo to atdevi, tos aplausus, ja, kad tu saņem viņus, tad tas uztraukums pazūd, un tad ir tā, ka tu gribi vēl dot, un tu atraisies un vēl, un viņi tev pretī, un tā mēs tā. Viens otram. Ja kas ķer man? Visi grēki gaismā nāks, jāsapošas pirms tas sākās. Visi grēki gaismā nāks, vēl viens man jāpaspēj, zelderāmi ierāmē. Tad, kad bija kāda ballīte, un tā, kad bija izšmaukts uz ballīti, piemēram, viņa tētis bija atbraucis no koncerta jau mājās, nepaspēja tā kā pirms tam nokļūt mājās, tad pie durvīm es vienmēr paklausījos. Jā, sadzirdēju, ka tētis ir mājās. Sapratu, ka man jāiet ir pastaigāties. Tad es gāju uz saknītēm, sēdēju, kaut ko sapņoju. Un tāpēc kāds pusstundīgs gāju mājās. Tad es zināju, ka viņš jau ir iemidzis. Un tad tā. Respektīvi šis koks, jā, tad mēs tā mierīgi lidām virsū. Tur kaut kāds derības notikās vai kaut kā tā. Tad uzlien un tur sēž tajā kokā virs kraujas šitās. Un tur jau nav tā, ka nevar salauzt kaut ko, ja nokrīt. Labākajā gadījumā. Cik sver tava mīlestība, cik tas liekas man, nav tas pats, kas bezgalība, nav tikpat cik grams. Atklāj savu sirdi kādam, atklāj savu sirdi man. Lielvārdi man tādas bērnības atmiņas, tādas uzjūtīja, tāda mājas sajūta. Ja pie mīmas vienmēr ir mājas sajūta. Mēs bijām pie mīmas, mēs redzējām. Un tad man ļoti mīļi vēl ir Liepāja. Un Valmiera jau sāk kļūt par manām otrajām mājām. Tā varētu pat teikt. Jo no turienes nāk maz līgavainis. Tad katru gadu es zinu, ka mēs brauksim janvāra 2. nedēļā uz Ventspili, un tie būs īsti svētki. Tā būs atkal satikšanās ar saviem draugiem, kolēģiem, mūziķiem. Tas parasti ir emocionāli un forši. Bišķi nogurdinoši, bet tā patīkami nogurdinoši. Lai kas tas arī ir, tas nepāriet, tas neaiziet. Lai kas tas arī ir, tam jāpaliek, tam jānotiek, un visi, kas to
cilvēku. Vienkārši jābūt priecīgam sirdī un acīs un visā. Tas arī ir, tam jāpaliek, tam jānotiek.